Valdi, kurus moduļus izmanto WooCommerce tulkošanai? Moduļi tur ir daudz un dažādi. Tur ir VPML, teiktu, ir viens no tādiem populārākajiem, ir Vīglots, Translate Press un tā. Mēs izmantojam pārsvarā divus. Viens ir Polylangs, jo viņš ir ātrāks kā VPML, tīras teiktu daļa ātrumu, mazāk kļuku viņam ir. Bet Polylangs taisa multiple ierakstus. Pieņemsim, ir viens produkts, ja mēs viņu iztulkojam, tad tagad jau ir 2 produkti. Un, ja mēs iztulkojam 5 valodās, tad no viena produkta ir 5 produkti. Un tas aizpild to datu bāzi, un ja ļoti daudz produktu var radīt bišķiņa ātruma problēmas, ja nav viss tur nokonfigurēts līdz galam. Bet visbiežāk ir Polylangs, un ja grib tulkošanu, mākslīgā intelekta tulkošanu, tur Google, tad G-Translate ir tāds ieteicams. G-Translate salīdzinoši ir adekvāta cena. Viņš tulko no frontend puses, bet arī SEO viņš tur tulko arī e-pasti, bet tas, ka no frontend puses līdz ar to tas nozīmē, ka netiek taisīti dubulcēti ieraksti datu bāzē, un lielākiem veikaliem es ieteiktu G-Translate, vai arī vienkārši mēs gribam iet lokāli, negribam paši tulkot, jo mēs uzliekam to AI, piemēram, rīku, to G-Translate uzliekam, mēs pēc tam varam arī pārrakstīt visas tās rindiņas, kas tur ir. Tā kā šie ir 2 moduļi, kurus mēs iesakam, ar kuriem mēs strādājam.